Labdien! Es esmu Mareks Markus, un šis ir mans kārtējais secīgais ziņojums par noziegumiem, kas nodarīti pret mani un maniem bērniem laika posmā no 2020. gada decembra līdz šim un turpina notikt. Informēju un atgādinu cilvēkiem, kuri varbūt to ir piemirsuši vai arī dzird pirmo reizi. Mani bērni tika nolaupīti 2020. gada decembrī un tiek slēpti no manis Latvijā vēl līdz šai dienai. Manās rokās ir dokuments, kurš 2020. gada 15. decembrī vēstīja sekojošo. Rīgas rajona tiesas tiesnesis Raimonds Buls izlēma rakstveida procesā Kristīnas Ruģeles pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību prasījumā pret atbildētāju Mareku Markusu. Aprakstošā daļa. Prasītāji 2020. gada 15. decembrī iesniedza tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību prasījumā pret atbildētāju Mareku Markusu. Pieteikumā citu apstākļu starpā norādīts, ka atbildētāja vardarbība izpaužas apstāklī, ka visus pandēmijas mēnešus atbildētājs atsakās vilkt un nēsāt masku un izsakās nievājoši un pazemot citus, kas nēsā masku, tai skaitā prasītāju. Atbildētājs ietekmē prasītāju psiholoģiski pušu bērnu klātbūtnē, apsaukājot rupjiem vārdiem, sūtot rupjas un izsmejošas telefona izziņas. Motīvu daļa. Pārbaudījis kopā ar pieteikumu iesniegtos pierādījumus, atzīstu, ka pieteikums ir noraidāms tālāk norādīta pamata dēļ. Ar pieteikumam pievienotajiem pierādījumiem atbildētāja sūtītajām izziņām prasītāji nenodibināja pieteikumā norādīto apstākļu esību un apstākļa esība, ka atbildētājs pret prasītāju vērš psiholoģisko vardarbību, kas ievērojot civil procesa likumu turpmāk CPL 245 panta 1. daļas noteikumus, ir pamats pieteikuma noraidīšanai. Un tālāk tika pieņemts nolēmums noraidīt prasītājas Kristīnas Ruģeles pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību prasījumā pret atbildētāju Mareku Markusu. Panalizēsim šo tekstu un paskatīsimies, ko tas īsti nozīmē. Cilvēki, kas uzmanīgi klausījās šo, jau saprata un pamanīja, ka šeit manis tā sauktā vardarbība pēdiņās izpaudās apstāklī, kā te ir teikts, apsūdzētāju prāt, kā atbildētāja vardarbība izpaužās apstāklī, ka visus pandēmijas mēnešus atbildētājs es atsakos vilkt un nesāt, kā es to saku, uzpurni. Un es atteicos, es nelietoju lupatu uz sejas. Kāpēc man nodarboties ar sadismu un psihopātiju nepārprotam? Kāpēc man to darīt pret savu veselību un dzīvību? Kurš jums to iestāstīja, ka tas, ko palīdz? Jūs taču paši zinat. Ir tāda zombija kaste. Ir kāds televizors, kā mēs to sakām, televīzija, radio un dažādi portāli dzeltenās preses, tādi kā Delfi. Un viņi jums to stāstīja, ka tā vajag uzvesties, un jūs sekojāt kā aitiņas, daudzi no jums, un tā izpaudās manis pazemošana, ko es tolaik arī cilvēkiem teicu, ka jūs darāt pret sevi to. Kurš no tā ir pazemots, kad baltu sauc par baltu un melnu par melnu? Vai man bija jāpielaizās un jāglēmo cilvēkiem, jāsaka, jūs pareizi darāt tur, kur tas bija pilnīgi un absolūti aplami un stulbi un debīli pierādāmi? Nē, es tā nedarīšu. Mans pienākums ir cilvēkus, kuri uzgrūž sev nelaimi un to uzgrūž citiem, pavisam noteikti pabrīdināt. Ja kāds redz nelaimi tuvojamies, par to ir jābrīdina. Ja kādi to neredz vai negrib, lai citi ierauga, tā ir viņu atbildība, gan cilvēku, gan Dievu priekšā. Bet mani tiesāja par to pašā pirmsākumā, par to, kas nelietoja vergu lupatu uz sejas. Jūs padomājiet paši, ja mana nozieguma pēdiņās noziegumu traktēja ar to, kas nelietoja lupatu uz sejas, un tas figurēja apsūdzības dokumentos kā pirmsākums, lai vērstos pret mani, tad es arī pieminēšu to, kas sekoja pēc tam. Šis viss tika pārsūdzēts, un Latvijā atradās neviens vien tiesnesis, bāriņtiesas pārstāvis un tā joprojām, kuriem
nebija kauna, nebija goda, un arī tagad nav, jo pat nespēja atzīt savas, maigi sakot, kļūdas. Viņi pieņēma lēmumus, nolēmumus un spriedumu, kas nepārprotami kaitē gan man, gan maniem bērniem. Kādam ir jābūt nodarījumam, lai atņemtu kādam tētim vai mammai tiesības uz saziņu ar bērniem. Vismaz šo minimumu. Saziņu ar bērniem. Man uz brīdi tika vēlāk atņemts un legalizēts tādu darbību kopums, kas atbilst inkvizīcijas laikiem. Nepārprotama cietsirdība, sadisms no Latvijas varas puses, Krišjāņa Kariņa valdības amatpersonu darbībām. Vai tā rīkojas godīgi cilvēki uz aizdomu pamata, izmantojot politiku, izmantojot to, ka kā cilvēks šajā gadījumā es elpoju brīvi? Vai tas ir noziegums, ka cilvēks elpo brīvi? Kurš var pierādīt manu vainu tajā, kas elpoja brīvi? Pat viņu pašu kantori, kas kontrolē Latvijas iedzīvotāju veselību, atzina, ka ar tā saucamo to zināmo visiem odar no kaiti C19. Es neesmu slimojis, un tomēr viņi apsūdzēja. Viņiem bija aizdomas. Es atvainojos tiem aizdomās turētājiem, vai viņiem nav aizdomas citam par citu, ka viņi nav bikses pielikuši, ka varbūt tur kaut kas kūp un deg un smird nejauki. Un ne tikai tur. Ar galvu arī ir jādomā. Sirdsapziņu jāieslēdz. Vai es cenšos kādu apvainot? Nē, es necenšos. Es parādu jums jūsu vērtības. Kādas tās ir? Padomājiet paši, ko jūs nodarījāt maniem bērniem. Jūs gribētu to saņemt uz savas ādas. Ik viens morālais kroplis. Kāpēc es tik rūpi runāju? Apsaukājos, nav vairs drosmes klausīties tālāk tiem, kas darīja noziegumus pret cilvēkiem tajā laikā. Nē, es neapsaukājos. Es saucu tos, kas darīja noziedzīgos darbus, viņu vārdos, viņu darbības, saucot vārdā, un viņu attieksmi pienādojot ar viņiem pašiem, jo cilvēki neposta citu cilvēku attiecības ar bērniem. Neposta, pavisam noteikti nē. Tā dara morāli kropļi, jo tikai morāli kropļi var pateikt, ka bērnu labākajās interesēs ir izpostīt manu bērnu dzīvi un manu dzīvi. Tā nedara cilvēki. Tā dara tie, kas ir pārpratuši to, kas ir labs un kas ir ļauns. Pārpratuši ne tāpēc, ka nesaprot, bet tāpēc, ka ļaunu mīl vairāk nekā labu un ir sapinušies savos melos. Inkvizīcijas, vēlreiz uzsveru, dalībnieki, kas slēpjās aiz likuma aizsarga, aiz likuma varas, aiz dažādiem normatīviem un patiesībā aiz pērkamu, sadismu pilnu varu, demonisku varu aizsarga. Tie, kas jūs dīd un rausta naudas dēļ, ko jūs pelnat, liekulīgi sakot, ka to darat saviem bērniem un savai dzimtenē, tie, kas jūs rausta, ir pekles, izdzimteņi, vēlni un sātani. Tie jūs rausta, tā ka jūs neredzat, ko jūs darāt. Tieši tāpat kā savu laiku iepriekš. Daudzi tika inkvizīcijas laikā pazemoti, apsmieti, nogalināti. Tieši tāpat šajos laikos. Īsi pēc Covid afēras seko notikumi, kur visā pasaulē izrēķinās ar cilvēkiem, kas nepeld līdzi postas traumai pret cilvēkiem, kas nepieņem izdzimteņu politiku un kas noziegumus sauc vārdā un arī pašus tā veicējus. Atgriežoties pie ziņojuma, ar ko iesāku, padomājiet paši. Vai ir kādreiz kāds iedomājies, ka, piemēram, 2018. vai vēl kādu gadu iepriekš būtu tapis apsūdzības dokuments
kur kāds cilvēks tiktu apsūdzēts par to, ka viņš elpo brīvi un ka viņš aicina cilvēkus nākt pie prāta un nedarīt savu pāri un saviem bērniem. Sakiet, atgriežoties pie notikuma 20. gadā un vēlākajos gados, vai godīgam cilvēkam un godīgiem cilvēkiem ir vai nav pienākums neklusēt un runāt atklāti, ja ir noticis valstī apvērsums? Tas notika globālā mērogā, un tas skāra arī Latviju. Vai Latvijas likumi nesaka mums priekšā, ka mums ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums sargāt mūsu pašu valsti, ja vien tā ir mūsu? Bet ja valsts nav, un ja ir tikai noziedzīga grupa, kas slēpjās aiz valsts vārda, tad jau arī notiek tā, kā notiek ar maniem bērniem. Izrēķināšanās, inkvizīcija, politiskā visatļautība. Lūk, šeit bija tiesnesis, viens no retajiem, kurš tajā laikā pateica, ka tas neies cauri. Kāpēc viens pateica to, ko neieraudzīja daudzi citi pēc tam? Šis tiesnesis parādīja, ka šo faktu, tā saucamo uzpori, ka es nelietoju, nav nodarīta ne fiziskā, ne emocionālā vardarbība, un arī ar to, ka es cilvēkiem parādu vērtības, kuras agrāk jebkuram bija pašsaprotams, proti elpot brīvi. Ja cilvēki iekļūst Stokholmas sindroma gūstā pie noziedzniekiem meklēdami labumu Covid afēras laikā, tad tā ir problēma. Un šīs problēmas ietvaros nav jāvēršās pret cilvēkiem, kuri nepieņēma izdzimteņu un sadismu politiku. Bet tomēr vēršanās notika. Un kā tad to skaidrot? Ka, kā jau minēju, ja kāds tiesnesis un viņa palīgs pamanīja, ka notiek izrēķināšanās, bet daudzi citi pēc tam to nepamana. Un pēc tam laiku gaitā, kad es iesniedzu pierādījumus, ka ir noticis apmelošanas fakts, ka ir notikusi noziedzīga darbība grupā, dienas stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, bērnu nolaupīšana, daudzi citi pierādīti, uzsveru pierādīti fakti. Uz to institūcijas atļaujās pievērt acis. Kas viņiem kaiš? Vai viņi vispār saprot, ko viņi dara? Vai viņi apzinās savas darbības sekas? Vai viņi vispār ir tiesīgi pārstāvēt valsti? Šie kauna traipi, nepārprotami kauna traipi. Ja viņi ir uzvilkuši savus melnos paltrakus, vai vienalga tiesneši vai prokurori, ar visām savām bļembām uzpličiem, policisti un tā joprojām, ko tas līdz, ja nav sirdsapziņas? Ko tas līdz, ja nav dūšas un ir par gļēvu pateikt saviem priekšniekiem, kas lika pildīt noziedzīgās pavēles? Nē, es to nedarīšu. Cik bija tādu cilvēku, kas pastāvēja, izturēja? Un cik ir tādu cilvēku, kuri, paejot šim afēras laikam, tagad godīgi atzīt sabiedrības priekšā savu noziegumu un vismaz lūdz Latvijas iedzīvotājiem piedošanu? Vai uz šo mazo solīti ir kāds bijis spējīgs? Diemžēl neesmu to pamanījis, bet ja kāds arī ir teicis, tad katrā ziņā tie ir vien retais. Kāpēc viņi to nedara? Tāpēc, ka liela daļa no viņiem ir nepārprotami gļēvuļi, un kas vēl gļēvuļus raksturo? Tas, ka viņi ir ļoti, ļoti augstprātīgi. Tā viņi slēp savu gļēvulību. Tā viņi slēp savu gļēvulību. Un pateicoties savai iedomībai, viņi ir tendēti fantazēt par tiem, kas nedomā kā viņi pašu sliktāko. Un tā arī tā apsūdzības pret mani, kur apvienojās izdzimteņi, reāli izdzimteņi. Es nepārteicos, tas nav par skarbu teikts. Un izdarīju savu ļauno darbu. Tas tā kā Bībelē sacīts, nelietis nevar aiziet gulēt, nenodarījis ļauna. Nenodarīs kādam pāri, tā arī viņi.
iesniegumu, ko esmu saņēmis, atbildot uz maniem iesniegumiem un sūdzībām par nodarījumu pret mani un maniem bērniem, ir tevi visi atmesti. Un tie daži, kuri nav atmesti, faktiski uz īsu brītiņu, dodot cerības gaismu institūcijām, tiek radīts iespējas, ka tūlīt sāks ķerties klāt un risināt jautājumus, lai panāktu taisnīgu noregulējumu. Drīz pienāk diena pēc šādiem iesniegumiem un šādas cerīgas institūciju darbinieku reakcijas, kā viņi paziņo, ka nē, tomēr lieta netiks ierosināta. Kā šādas darbības sauc? Tā ir nepārprotama imitācija, atdarinājums. Vai tas ir tiešām Latvijas iedzīvotāju interesēs? Uzdoties par taisnības sargiem? Kur tad ir šie taisnības sargi? Kāpēc viņiem nebija dušas iebilst pret valsts politiku apvērsuma laikā? Tādu cilvēku nebija daudz, un tie, kas bija, tos centās apklusināt. Es esmu vienkārši cilvēks. Kāpēc tik daudz resursu tiek veltīti darbībām pret mani, pret manu ģimeni? Es kādā no nākamajiem stāstiem pastāstīšu arī citas aizkulises, bet tikai ievadām šoreiz pieminēšu. Vēršanās notiek ne tikai pret mani un maniem bērniem, bet arī pret manu vecāko māsu Ilonu, kura dzīvo Dānijā, pret viņu un viņas ģimeni. Par ko tad viņu? Ja reiz mani apsūdz tajā, ka es esmu tāds, ne tāds, kā šī laika valdības politikai vajag, tad tur Dānijā mana māsa apsūdz apmēram par to pašu, ka arī viņa rīkojās pēc savas labākās sirdsapziņas. Arī viņai, līdzīgi kā man, pret viņu izvērstas represijas. Un kas ir zīmīgi, ka pret viņu ir nodarīta no policijas puses fiziska vardarbība viņas mazākā bērna klātbūtnē un viņas vīra klātbūtnē. Bet dēls, kurš redzot to, ka mammai dara pāri, saņēma pārmetumus no tās pašas vardarbīgās policijas, ka šis puika kaut kad nākotnē nonāks policijas redzeslokā par to, ka gribēja aizstāvēt savu mammu netaisnības brīdī. Jūs saprotat, līdz kam ir nonākusi šī mūsu laiku pasaule, demokrātija izkropļotā? Vai tās ir valsts institūcijas, kas šobrīd šajos laikos vajā cilvēkus? Pieminēšu, ka manas māsas gadījumā lieta par policistu darbībām netika ierosināta, lai gan viņi nodarīja fizisku pāridarījumu un pierādām fizisku pāridarījumu, ko fiksēja arī videokameras un liecinieki. Jūs saprotiet, kas notiek? Kas notiek Dānijā, kas notiek Latvijā, citās zemēs? Mēs ejam inkvizīcijas virzienā, kur varas īsteno politiku, kurā taisnīgums patiešām vairs nepastāv. Kā jūs sargāsiet savas ģimenes, mīļie cilvēki Latvijā? Padomājiet par to. Nākamo ziņojumu